sauc Renārs Purmals, un arī lietainā laikā mēs pagatavosim kaut ko garšīgu. Šajā gadījumā jums būs nepieciešami skābie āboli, brūnais cukurs, biezpiens un kanēlis. Savukārt no darbarīgiem tik vien kā nazes, stangas un folijas, kā arī ugunskurs, kurš ir nedaudz jau izdedzis, un mēs cepsim ābolu oglēs, līdz ar ko labas ogles būs labs pamats garšīgam desertam. Mēs paņemam pārlokam folijas pusēm, lai būtu dubultā ābolam, izgriežam mazu kabatiņu augšā. Tā liekam cepties. Katru mēdā. Kamēr āboli cepās, tikmēr sajaukšu piedevu, ko mēs ēdīsim kopā ar āboliem. Tas ir graudainais biezpiens, kas ir mans mīļākais biezpiens, kanēls un tas pats brūnais cukurs. Āboli jācep kādas 5 līdz 10 minūtes, un tad vienā brīdī jūs sajutīsiet tādu patīkamu karameļu smaržu. Tas nozīmē to, ka karstums ir aizgājis līdz cukuram, cukurs sācis kust, varbūt tecēt pa maliņu gar foliju, un vienā brīdī arī kaut kur piededzis. Un tā ir tā smarža, ko mēs sajūtam. Tas nozīmē to, ka karstums ir aizgājis tik tālu, cik mums tas nepieciešams, un mēs drīz arī varam ņemt nost. Paskatīšos vienu. Ja neesat pārliecināti, vai ābols ir gatavs, jūs droši drīkstat vienu pavērt vaļā un ar nazīti pabakstīt, vai tas ir ciets. Šajā gadījumā cukurs ir izkuss, bet ābols vēl iekšpusē ir paciets. Tāpēc turpināšu vēl cept. Kad varat vaļā ābolu uzmanīgi, jo karameli mēdz pārsniegt arī 100 grādu temperatūru, un apdegumi var būt ļoti sāpīgi un ilgi dzīkstoši. Līdz ar ko labāk izmantojot kādu cimdu, nazīti, stangas vai kādu palīgu materiālu. Un šādu karstu ābolu mēs varam likt iekšā biezpienā, pārbērt ar kanēli un baudīt. Parāda arī, kā tev sanāca. Nobildēja gan savu pārgājienu, gan procesu, kā tu gatavo, gan arī pašu gala rezultātu. Un tad laimē kādu no manām grāmatām vai arī katlus gatavošanai. Arī slapjā laikā var pagatavot kaut ko ļoti, ļoti gardu.